Visiem labrīt, man labrīt, jums visiem tad, kad jūs tur skatāties. Esmu Grāveros, kur tur, pa kalnu lejā, ir Usma. Grāveri, tur aiz muguras jums ir Bugdangas, tur ir, aizmirst kā to kempingu sauc, un pašā galā tur Usmas meķi. Tā kā šodien, mēs šodien esam Grāveros, palikām pa nakti, sagaidījām rītu, dosim iekšā Usmā ķert. Būs kaut kādi mini-mači, cilvēku ir daudz, pa visiem kempingiem. Tā kā jālaiž ir jācopē. Laižam. Neraugoties uz saulēno skaisto rītu, un īstenībā foršu saulīt sildi ļoti labi, bija salna. Bija nenormāla migla un bija salna. Parādīšu, kur es biju palicis pa nakti. Pasties šitādā te mazā bungalo puciņā. Pasties, kā tas izskatās iekšā. Un es pamostos, un ko es redzu pa logu? Man priekšā ir zirgs. Tas tā kā ezītīm miglā, vai ne? Zirgs! Visu laiku ezītīm bija sapnis par to zirgu, un rekur tas zirgs arī ir. Tikai viņš diemžēl nav balts, bet viņš ir brūns. Bet nekas, lai viņš arī ir. Nu, skaties, kā te ir. Viss nepieciešamais, maz leduskapī, tas ir telefons, ir manējs, tas nav komplektā. Ūdens kanniņa, trauciņi. Tā kā pat no rīta, ja baigi vajag, var kaut ko uzsildīt, padzirties, paēst. Nu, kaut kā tā. Nu jā, bet skats jau vienkārši šī te mazajā manamiņā ir vienkārši lielisks. Tā kā Grāveros izskatās šādi. Vismaz zināsiet, ja neesat bijuši šeit, tad vismaz zināsiet, ja gribat kempingu kādu, kur var palikt pa nakti, tad Grāveros pilnīgi to var izdarīt. Labi, es ņemu telefonu un eju uz ūdeni. Tas lielākais vulkāns ir, ja? Laikam, jā. Vai ne? Tā sanāk. Pasties arī divi aķīši līdzi, zin kā. Arī viegli, ja? Jā. Paši, nu. Jums jau iekšā? Jā, lēnā garā taisīsimies. Nu, ir pareizi ir. Braucat, davai, lai jums izdodas noķert. Paldies. Un tagad pirmās instrukcijas dod Oskaram, kā uzkombināt dzinēju virsū. Rekur te jau arī stumjās iekšā lēnām. Sāk laist iekšā arī laivas. Viss lēnām notiekās. Mums šodien notiek viss ļoti lēni, bez steigas. Varbūt tas tā arī ir pareizi. Es tur tikko biju uz laipas, vienu līdeciņu noķēru un vienu asari. Un viens smuks sitiens bija. Nezinu, cik tas bija, kā 20 minūtes. Šitiem patās priekšā zivis ir. Šeit patās, pat šito laipu aizēju, tur galā ir zivis. Tā kā šitā. Nu tad beidzot esmu laivā. Beidzot mēs esam tikuši līdz laivai. Tas laiks vienkārši. Tas vēl kaut kas. Vienīgais, kas ir, vēl joprojām laiva ir piesieta klāt pie laipas. No laipas nekur tālāk nav tikt. Bet es domāju, licence man ir nopirkta. Starp citu 6 eiro maksā licence, jā. Usmā no 1. maija līdz 1. jūnijam, jā. 6 eiro maksā licence, kuru vajadzētu nopirkt. Tā kā šo licenci nopirku, tāpēc es drīkstu tagad ķert no laivas. Labi, es te vēl dažus metienus uztaisīšu, kamēr Mārcis vēl atbrauks līdz šejienei. Mēs iesim pēc iekārtām, jā? Jāieslēdz ir visi šitie te brīnam, Mārci, jā? Jā. Nu, pastieties. Čurā. Motoriņš rekur čurā jau. Šitien var redzēt, ka čurā. Man bija copītes, es to vēl joprojām copēju. Man bija copītes, kamēr sagaidīs, kamēr atnāks, kamēr šitas, kamēr tas. Reāli, veči, te tāds ir. Pirms brītiņa tur bišku uz priekšu, nu nezinu, metri laikam, kā 30 no laivas maziņš katliņš bija. Ar ko es runāju? Jā. Ko viņš tur runā nabaks? Viens pats ar sevi, vai ne? Viens pats ar sevi malu. Jā, tā kā te viss notiekās, tā kā Grāveros pilnīgi noteikti laipa ir, un ja nezināt, ko darīt, obligāti makšķerē jābūt līdzi. Šiten var zivis noķert. Obligāti, jā. Nu, vienīgais, kas ir? Ja Mārci, ja no laivas, no laipas, tad jau inspektors, neteiks, ja tu tāds ļubiķeļs esi. Ko neteiks? Par licenci. Tu nedrīkst, ja? Jā, licences ir jāpērk. Viss. Oskars no Ošelūra, pastieties, rekur arī zvetē. Denis, čau! Osī, lai jums laba copīte! Bet mums pa vienu vairāk. Jā, grozies kā gribi, jā. Tā mums drusiņu salūtiņu te taisa Mārcis tagad, zini, kā jāiekustina ūdens, lai būtu skābeklis, lai zivis vairāk būtu pie laipas, tad, kad mēs atgriezīsimies no baigās necopes. Tur kaut kur ezerā, bet Mārcis saka, tā nebūs. Tā nebūs.
Mārcis šeit ir dzīvojis, audzis, viss viņš zina, viss, kas te būs un kā būs. Tā, labi, Mārcis tagad dod iekšā ručkām un jāapsēžās. Čau! Tur var redzēt, kur mēs tagad braucam. Mēs braucam kaut kādai pēdrei pāri, izskatās. Visi braucam iekšā krūmos, te Raksvar palika. Baigais shortcuts šitais ir, ne? Mēs tagad esam apcilpojuši riņķī tādu vienu apli. Te sanāk, es nezinu, sala vai kas tas ir. Un visi ir šitien savilkušies iekšā. Te vislielākais blīvums no laivām. 1, 2, 3 aiz muguras, tur 4, mēs būsim 5. Rekur 6, rekur vēl to arī 6. laiva. Nu, jāuzsienās ir, vai ne? Man kā vienmēr ir problēmas ar uzsākšanu. Zini, kā copis uzsākšana. Parasti viss notiek procesā. Nu, lūk, uzsēju tagad mezgliņu. Čaļi visu jau dara. Mētā. Es vēl sienos. Nu, nekas. Es šodien esmu jau zivi noķēris. Viņiem redz, kā viņiem viss uzreiz gatavs. Viņi tāpēc nesteidzās. Viņi vienu uz šito laiku. Visa ekonomija viņam, ja. Kā man te sanāca uzsviet, īsti nevar saprast. Sanāca. Lai nesanāca uzsviet. Tā, te vajag nofiksēt laikam vēl to mezgliņu vienu. Lai čaļi tur strādā ar saviem čarteriem, viņš kaut ko. Es uzlikšu klasisko savējo jau nograusto vardīti. Man liekas, man tā pēdējā palikusi ir. Visi saka baltas vardas. Es uz zaļo vardīti. Tūlītās teungš. Tā, es nezinu, es nepaskatījos, kā man bremze te noregulēta ir. Tā. Šļaka tas vien pagājis viet. Nu, pirmais metiens man ir uz... Pirmais metiens šajā gadā no laivas. Nu, ar to arī mani apsveicat. Ar to man arī apsveicat. Nebija. Uz pirmā metiena nebija, bet būs bišķiņ vēlāk. Atzīmējam ček, mēs šeit bijām. Tā, lai nebūtu tā, pēc tam visu laiku sižetā būs, tas ir Guntis, jā, un tas ir Mārcis. Jā. Visi, jā. Guntis un Mārcis, lai jūs zinātu. Tagad jums parādās apakšā viņu vārdi, uzvārdi. Un tā kā viss, braucam tālāk kaut kur uz kaut kādiem citiem piedzīvojumiem. Laižam. O, tu skaties. Ir, Guntis pirmo piecirta. Nu, lieliski. Forša līdeciņa. 50, uzreiz pa gabalu sakam, cik ir? 56. 56. Tūlīt tās uzliksim virsū, pamērīsim. Smārts ruleti. Uz vienam ir. Thunderbites. Jā, šitās ir jaunās, pasties ar alumīnija atdurīti. Tādas es nebiju redzējis vēl. Nu ko? Nē, nav gan 56, jā, izskatījās. Zini, kā man jau lielas acis uzreiz palika. Wow! Nu, un uz ko? Nu, čāteris. Pasties, kā viņa, ne? No šitās puses un no tās puses un viss kaut kā parādi čāteri, lai cilvēki arī zinātu, ko vajag iegādāties. Tāds kaut kāds čoms kaut kāds. Tā, un ir 55. 54, ne, 54. 54 centimetri. Tā, bet kas mums jādara tam sacensībām? Mums pildījās? Kas? Mēs kaut kādās sacensībās piedalāmies. Tūlītās nofotografēsim un te laidīsim vaļā. Nu, Gunti! No, pirmā. Ir. Atklāta, aiziet. Plūrk! Čuk, un aiziet. Gunti. Slapš, galīgi. Tung, superīgi. Ir sezona atklāta. Labi, nomainīšu mānekli. Nomainīšu mānekli, pastīšos, kas man te vēl ir kārbiņā no iekšējām rezervēm. Tā, šitāds Zanderbaits.
Vai nezinu, bet labi, pastīšos plītos pa maisiem, kas man tur ir. Neko man ir šitādas te zaļas. Zaļas. Es labprāt šito pamēģinu. Es nezinu, kaut kā man baigi iekrit acī. Pasties. Kur uzlikšu šitādu. Pamēģinās lēno spēlīti. Šitien kaut kādi 4-5 grami ir sviniņš. Sviniņš virsū un mēģinās šitādu. Es nezinu, man tikai dēļ tās krāsas šitais iepatikās. Zinu, kā tāda roza krāsa ar violētu muguru, zilgan violētu. Baigi skaisti būs. Es tā kā neķeru lielās līdeciņas, es ķeru mazās līdeciņas. Es domāju, būs baigi skaisti. Neiet zemmēr ieskaitē. Un pasties, čarters vienkārši knābjā ārā. Te visu pasākumu glābi, ne? Guntis otro, bet zemēriņš, bet tomēr zemēriņš. Mārcis vēl teica, vai tiešām tur nevienas muteres nav? Pagaidām nav. Pastīsimies, kas man šitiem te ir maisā iekšā. Visos manos krājumos. Tu var izvēlēties, es nezinu, viss kaut ko var izvēlēties. Te viss kaut kas ir. Kaut kāds tāds brīnums ir. Pasties šitāds. Uzlikšu šito ošelūrīt virsū. Pamēģināsim šitā ošelūrīšu. Tā, kaut kas te smagāks jāieliek iekšā. Šitam vajag lielāku kātu. Tā, uzlikšu šito. Te izskatās, ka pat ir iekosts kādreiz. Jā, vējbūnas. Viņam ir bijusi cope kādreiz. Varbūt tās būs atkal. Nedaudz ar elektromotoru paslīdēs uz priekšu. Kamēr slīd ar elektromotoru, tikmēr uz velci paiet. Ko ne? Varbūt tās uz velci labāk viņām patīk, zin kā. Mēs tagad sāksim no Murda un iesim tā pa maliņu, uz maliņu. Bijām aizbraukuši uz jahtu klubu, vai kas tas tāds ir, tur var cekot, tur, kur daudz visādi kuģi ir ar burām. Tā kā bijām tur. Bišku pamētājām, pie brūnā lāča raga, tur brūnais lāča rags ir tur, kur tās jahtas stāv. Un tad tur izmētājām, bet tur ūdens temperatūra izskatās, ka ir bišku vēsāka, jo visur ir ezerā tā kā 9,5 grādi, tur 8,5. Domāju, varbūt tas ir pie vainas, kāpēc tur īsti zivis neņem, bet arī paņēmu. Es jau esmu vienreiz salūzis, es jau sāku mētāt mikrodžigu, mikriņu uzmetu jau, Tā kā, jā, es lēnām lūstu. Guntis kaut ko te ir noķēris tādu, ka nevar dabūt ārā. Tā iežvidzināja iekšā. Vienā niedrītē turās, nevar neizrot neko, tā niedra lūst no augšas, nedabīt. Tu kā no augšas ņem tā plūts nostāja viss. Kā vardē patīk, ne? Iekost. Es savukārt rekur uzliku twistrīt virsū. Pamēģinās asrīti tālumā pamētāt, kamēr Guntis tur mēģina atbrīvot savējo vardi vaļā no niedras. Bija. Kamēr Guntis mēs stājām tur kaut kur, un Guntis vienkārši trāpīja iekšā niedrēs, tagad mēs iepeldējām iekšā. Un tur smuki, bet viens normāli uzknāba. Tā kā asrīts te ir. Jautājums, vai viņš ir vairāk pa vienu, un vai viņu var noķert otrais vēl. Tā kā man par zivīm nav ko jums te stāstīt pagaidām, jo vienkārši zivī nav. Pasties, kas šitas tāds ir. Pasties, kas ūdenī, no kurienes šitie saradās kukaiņi. Vienkārši tā kā nenormāli daudz, viss ūdens rekur ir pilns. Un tikai aiz laivas, nekur ne pa labi, ne pa kreisi nav. Nekur nav, bet tieši šitien ir. Čarteri izmētājām, tūlītās kurbulē klāt. Dzinēja mēs pārpeldam kaut kur citur. Kā jums? Pirmo reizi? To nav, bet 96. 96. jā? Bet 11 līdeks. Nē, 10 līdeks un viens asars. Tu pieteicies Ančevskim tur? Tās sacensībās? Nē. Pastieties, ko viņi noķēra klasikā. Pastieties, kāda muterīte. Cik jums viņi ir? 96 centimetri, jā? 96. jā. Redz, kas ķer, tas noķer. Tas, ka mēs ķeram un nenoķeram, tas varbūt tās liecina par to, ka mēs neķeram. Labi, mēs līdās viņus norubīsim. Rekur aiziet. Mamma atlaida, rekur, pasties. Malači. Atbrauc pirmo reizi uz Usmu, beļ. Vai ne? Malači. Trāpīja uz ādarītes virsū. Lieliski. Labi, mēs arī strādājam. Tad pa kaut kādiem laikiem mums redz arī kaut kas te ir uzsmaidījis mūsu laivā. Galvenais, man tikko pizvilka ārā, man likās, ka man tikko arī iesita. Tā ir gandrīz.
Tā varētu būt gan drīz. Tā saucās gan drīz zivs. Jā. 2 centimetri būs pa īsa. Tā, man tā šķiet. Bet, kā teiktu, neuzliks uz mērlēm, tas precīzi neuzzināsi. Acu mērs var gadīties arī pasties kā pašā knābītī. Un šitā viņas, un tāpēc itās sajūta, ka viņas kark un viss. Labi, ņemot vērā, ka šeit zivis ir, pamēģināšu kaut ko mazāku uzlikt. Jāpaskatās, varbūt tās kaut ko grib mazāk. Relaksiņš, jā, Mārci, pareizi ir. Tas varētu būt kaut kas uz to šniti, kas būtu vajadzīgs. Uzlikšu šitādu. Pasties kāda kislotnā. Acis kniebj ārā, varbūt tās šitādu zaļo. Gribēs paņemt šito āķīti vēl tikai. 4 gramīgie, 5 gramīgie āķīši. Šitie āķīši vairāk domāt man ir priekš vienmērīgās ietīšanas. Tā kā zandarts sāksies, bet nekas šitien arī aizies. Jāmēģina. Mēs tagad pārbrauksim rekur pie tām priedēm, uz to stūrīti. Un kamēr mēs te peldam, tikmēr mēs darām to, ko dara visi normālie čāļi, iemet uz velcīti. Pavelcēsim. Pasties, te var pat arī mīkstajās mēbelēs apsēsties. Kaut kā šitā te. Baigi skaisti. Zemēriem nevajag uztveramos tīkliņus, bet, Mārci, vismaz pirmā, ieknāba, ne? Tu skaties, vai ne? Viņas vispār negrib ņemt, un tu viņas paņem tā. Ja parāda to mucu, ko viņi tur ir izdarījusi. Es tev iedošu līdzās knaiblītes. Tev vajag kādas? Tev vajag normālās vai ķirurģiskās? Lielās. Kur šitien tādas te ir? Tad viņi pilnīgi asies. Relaks ir ielocījusi pilnībā iekšā. Vai ne? Neliela maz līdzi. Tā kā vispār nav sāta sajūtas. Vispār nav. Jā. Vai noplīsa, vai nokoda asti, Ieskrēja pakaļ vai kaut kas, īsti jau nejūtu. Nomainīsim uz nākamo tādu pašu, kā jau tā jau. Uzliks virsū. Varbūt tās garšo. Tā. Mēģināsim. Vēlreiz. Pilnīgi jūtami, kā laivā Mārcis ar Gunti iekarsuši tagad ir. Maina liek, woblerus meklē. Basari jānoķer. Visu te. Tā jau ārpustis. Pilnīgi jūt, vibrē. Ir copītas, ir zivis, ir lēkā, te viss notiekās. Un jaunie čaļi, viņiem jau ir 12 zivis. Tas bija pirmo reizi Zulsam atbrauc. Esam veiksmīgi nodzīvojuši līdz pulkstens 1. Brauksim uz Usmas meķiem paēst pusdienas. Ko, līdz pulkstens 1 es esmu ieguvis 1 līdaciņas copi. Es jums viņu neatrādīju. Tad man ir asaru copi, starp citu uz Zanderbaita. Tepat tās netālu uzliku jaunu Zanderbaita. To, ko pēc tam, ka man tā pirmajai bija nokost aste, uzliku šito virsū. Un tad šito man 2-3 metienos paņēmu un sakošļāju astīt. Tā kā pagaidām copis es esmu redzējis, bet zivis neesmu nevienu iegūs. Ir vēl dienas otrā daļa. Tā mēs esam Usmas meķos. Bišķītiņi, zin, kā telpās iegāja, vajadzīņi sārti palikuši. Pastieties, kādi garšīgas te pankūciņus, čūrosi. Gati plakām arī apsēdās. Bišku čūrosu apēdu. Bet ir cita štēlīte. Kur man Krists iedeva savu jau Kurzemes hercogu. Viņš te, vecīt, šitas būs. Tagad būs. Tu noķēri savu pirmo zīvi šodien. Uz Kurzemes hercogu, ja? Redz. Te vienkārši jāstrādā ar to, uz ko jāstrādā. Pamēģināsim Kurzemes hercogu uzlikt virsū pēc tam pēc brītiņa, tad, kad būsim pēdus pusdienas. Viss, laižam tālāk. Krist, es dodos tālāk. Tu iebi var augstu vēl ūdenī? Es aiznesīšu to viņam, kur man paprasīja hercogs. Labi. Bet mēs iebrauksim. Es domāju, varbūt ieslēgs uz vakar puses aparāts, varbūt uzgrozīs metrīgo, varbūt kaut gan. Redzēs, es domāju, nodosim pa krastu īstenībā un metīs pēc tam mieru. Bet diena ir baigi forši. Čau.
Tu viss? Kā? Nu, Tu ūdeni un tad, mēs peldam. Tu vai veči? Mēs peldam. Veiksmīgi, ja? Un tu zini, ja, ka Tikai man jāiekurbulē. Tikai Ja no rīta Mārcis nevarēja sataisīties iekāpt laivā, iekšā bija jāgaida tur uz laipiņas, tad tagad Mārcis nevar mūs sagaidīt, ka mēs atgriezīsimies no restorāna. Tā. Bišku kājas skalo, jo savādāk tās smiltis baigi nesmuki izskatās pēc tam, kad uz tā paklāja ir iekšā. Nu, Mārci, ko tu tur? Sistēmas taisi, ja? Nu, tu kaut ko vēl jaunu uzzināji tur, vai ne? Un tagad tu tā... Nē, nu pirmais jau kas ir, mums ir 3 hercogi. 3 hercogi, vai ne? Tev ir viens. Viņam ir 2, kuru vienu tev vajadzēs vienkārši, kamēr viņš neredz. Neko mums neredz, bet te mums viss ir partneriski. Vai ne? Jādalās. Labi, malcam. Viss malcam. Tā, man tagad ir uzdevums apāķot. Guns man iedeva savējo āķu kastīti, jo man vienkārši ar tādu es nebiju reiķinājis. Šitas arī nebūs īstais. Šitas ir kur tu, nu? Tas ir pagāri. Tas ir ļoti padāvun. Šitā pusē, šitas man bija 15. Tie paši āķi. Reku. Man ir tādi, nu, man ir 4 grami. Reku ir 6 grami. O, perfekti. Nu, 6 gramīgais būs. Jā. Mārci, iedurs, jā? Protams. Un kā hercogs tagad bļauj. Pirkstiet apakšā. Super. Nav pārāk smags. Super, vai ne? Jā. Uzšūposim, pamēģināsim hercogu. Es vinnēju. Ej, mums bija baigā tēma. Tur tad, kad mēs ēdām tagad Usmas meķos uz atklāšanu, un tur varēja, pērkot pusdienas, piedalījās loterijā. Un Guntis ir vinnējis veselu čupu, visu kaut ko. Vai blociņš. Ir Saulenes, Džagarmeistera. Guntis saka, pirmo reizi viņš kaut ko tādu ir vinnējis. Jā, loterijā reālā, jā. Un kas un vēl ir? Barsetka. Abijā. Un kas priekšā? Un divas gumijas. Divas gumijas. Zini, tā ir tā kā kontracepcija, ja? Hercogs ir kontracepcijas vietā. Redzēsim. Tā, labi, mēs laižam, ja? Jā. Beidzot. Pagais, es paiešu uz otru pusi. Pamēģināsim viņu šitā izdzīvināt ārā. Nu, apstādinājām, kuru savādāk mēs Ej, tiešām izskatās pēc mēra. Pastie, un viņu kāds ir jau ēdis. O, blīn. Un izkrīt āķis ārā. Vop tev. Nu, pa skaisto, nu. Nu, paldies jums. Es nogidēju, pasties, kā to sauc, zivju vārdotājs, vai ne? Zivju vārdotājs stāstīja. Bet nu šito ir riktīgi kāds paplūcīs, zini kā. Šis ir kormorāni. Kormorāni šitas ir, ja? Nu, baigi, nu, iedomājies, kā? Baigās lūkstie kormorāni. Un tā arī viņi šitien dzīvo, ja? Kas? Jā, protams. Brūts ir vienā pusē vai abās? No vienas puses un no otras puses, rekur. Tad jau varbūt kāda mutē bija. Nē, šitas viss tā. Kormorāns mauc iekšā, Uzliksim te. viņš attais knābi vaļā. Tā, pastīsimies, vai šitas ir mērs vai nav mērs. Ir. Stabili. Stabili. Nu, manējās zivis vai tas skaitās? Jā, arī tavs skaitās. Mēs esam ekipāži. Labi, tā paga. Tā nolēc viņu. Uztaisi bildi. Trociņas gatavs atlaist 3 un 4. Tagad tur centimetrs līdz mutē nav. Jā, viss čuk. No. Uztaisīs man plakano vienu bildi. Jā. Nu, domā... Priekš YouTube, jā. Uztaisīs man vienu plakano. Mārci, stāvi aiz muguras. Šitā, smaidām. Es esmu visu jau izdarījis. Tā, viss dzīvo. Šitā, lai dzīvo, tā, lai iet. Noķers citu, tā, kuras nav jau vienreiz kostas, zini, kā savādā, ko tu mēs te kostas zivis, vai ne? Noskalo rokas, un ir dielīts. Ko tu mēs aizkostas zivis te?
Ai, viss. Tā, Nav. mums ir vēl viena zivtiņa iekritusi laivā. Bet nu šitā gan baigi smuki 3 reizes. reizes ņēma, jā. Kā nāca virsū tā dingš, un beigās ir. Mārcis saka, nu būs vai nebūs, Neizturēt. Un... Bet redzi, es baigi labi izdarīju, jo snāda tikai cilvēkās, ka nav, un tad tu tīn ārā metīs vēlreiz, bet es tā kā nervis to noturēju. Vai ne? Jā, līdz beidzamajam psiholoģisko spriedzi. Tā kā un tagad izdaram, labojam arī kļūdu, kad ņemam cimdus velkam. Es tagad ar cimdiem, jā. Nu tad, kad rokas jau ir vienreiz saplēstas, tad Mārcis tomēr saka, jā, nu paklausīs Oskaru, jā, kā paņems tomēr cimdus. Bet šito te baigi dziļi ierok iekšā. Vai ne? Jā, baigi dziļi. Nu, redz, Mārcis ir vēl vienu noķēris. Tūlītās te atkal fotosesija būs sataisīgs. Ieči, vismazām tā ir. Nē, kāpēc viņas vienmēr pa gabalu izstās mēra un pēc tam viņas ir zemmēra? Vai tā cimdu nevar? Nē. Kurā brīdī viņas kļūst par zemmēriem? Tā ir mērs, tā beidz, Nē, 48. Jā, Jā. Mēs varbūt esam optimistiskāki. Nu šitā ir tā pati, man liekas, kas tikko pirms brītiņa ieknāba iekšā. Tu skaties, redzi, kā ir apēda. Pilnībā ielika iekšā kuņģītī. Nu ko, nu? Uzlikšu es uz mērlēnes viņu, pastīšu tā, kur tās knēmas pazuda. Nu, redzi. Tā. Tā ir mērs, es domāju. Oč, izspļāva. Oč, tā, paņa, tā. Oč. Nu, es teicu, ka mērs. Neko sev tiešām mērs. 52. 51, 52. Izrādās, ka šitā ir pat mēra. Man izskatījās, ka nav mēra. Pagaidi. Nu? Nu, kas tur ir kārtībā? Nu ir. Klausies, es šito te paņemšu uz mājām. Jā. Ieliks viņu tajā kastītē iekšā. Ielikšu, jā, viss. Tā, nāc vienā. Ieliksim iekšā kastē. Jā. Čau. Čau, draugi. Ej, pie draudzenes. Viņš padzīvoja. Rītdien mēs ieslēgsim. Tāpēc te pie viena var rokas nomazgāt kastē. Tagad rekur Gunts paņēmis pamēģinās uzsmērēt šitādu te smāķi virsū. Un runā jau, ka līdzot, bet vai tas tiešām tā ir? Nu, šī gadījumā, zini, vajadzēja tur, kur neķērās vispār. Tad, kad neķerās vispār, tad varbūt tas motivētu. Viņu jānožūt, jā? Nē. Smaržo? Varētu nolaisīt arī bišķi. Ir, pēc kaut kā oža. Oža, Labi, mēģināsim. Šeit ir tāda kārbiņa Mārcim. Viņam te visādi tautas noslēpums, zin, čārterīšana, bet viss tas, kas ir kaut kādu bleķīti klāt, jā. Pirmsim rekur, viņam kaut kāda, izskatās tā laika vēl karotīte, jā. Vai tā ir, jā. Nu, tādas te. Un ko es pamanu, viņam reku pastieties. Rotiņš ir šitāds te. Un tas, kas tas tāds ir? Blazers. Blazer rotiņš. Un viņam ir arī rotiņzivs. Rekur rotiņzivs. Un es viņu uzliku virsū. Pamēģinās uz rotiņzivs kaut ko noķert. Es jau zinu, baigais rotiņnieks esmu, kā jau visi zina, ka man ļoti patīk viņi. Man ļoti patīk rotiņi, un es rotiņus vienmēr tur, kur vien varu, tik lai mētāju. Visi mētāju rotiņu. Nu, es tagad rekur šitāda mepsiņa, bišku pamētāju, vienu asarīti noķēru, aizmirsu kaut kā pieslēgt kameru, lai atrādītu to skaistuli. Bet nu viens tomēr paņēma. Mēs laikam dodamies krastā. Mārcis arī rekur atslēdzās no sava laiva. Neasakas pirmais maizs ir sagaidīts, un lai tās līdekas jums pašas let laivā. Redzējies, ko? Ziemeļveids pušu smadzenes ārā, bet tas nekā... Es pamatu burvīgās Usmu fishing apartamentus. Respektīvi, tas ir to laivu. Krastā tur paņemšu parasto pelliņu, kas viņiem ir. Iepeldēšu iekšā. Jo Guntis saka, viņš grib aizbraukt pakruķīt. Nu, viņam jau nevar liekt pakruķīt, vai ne? Sakam tā Guntim. Čau! Čau! Ar Gunti tiekamies mēs citā reizē.
Mārci mēs vēl satiksim. Es ņemu pelliņu un braucu iekšā ķert asars. Re, kur manējā laiva. Šitā te trimarāmiņš. Plus vēl līdās dabūsim ārā. Mārcis līdās piebrauks ar piekabi klāt. Un ievedīsim iekšā, lai nav jānes. Nu viss, es esmu ielaidies iekšā. Varam šķūrēt. Cītiņu pa malu. Guntis, rekur, tikko ielidoja iekšā. Cik te pagāja? Divas gabalas uzreiz zandartu un līdaku iecirta. Nu tad, zini, kā mēs te pus ezera esam novizinājušies. Bet man jau tepat tās asarīts. Ja no laipas tas asarīts ir, tad nozīmē, ka arī šeit viņš ir. Es te pa to 6 metri, 3 līdz 4, 6 metri kanti noiešu. Vismazām pašam priekš sevis, priekš sirsniņas un miera. Savādāk, ir, skaties, ir jau galā. Redzējies, ko? Pirmais metiens šitas bija. Tā. Ir. Ko? Nopietni? Tā. Smuks. Smuks asars. Visu dienu es šito gaidīju. Visu dienu. Un vēl līdaka šitam sekoja, ja? Jā, tu viņu rāvi ārā un tad ļoti laba līdaka aiztes pakaļ. Nu, redzi, nu. Mēs tagad, Kaspar, esam katrs savā stīkā. Jā, vai ne? Cik ķer zīvi. Beidzot katrs ir, vai ne? Klasika tas tāds vienojošais elements, kurš īsti nevienam, ne otram. Tu vari iedomāties, es jau dienas sākumā zināju. Bļāmēs būtu kāds spainītis, varētu ielikt iekšā. Nezinu, kur varētu. Žēl nav 2. Es jau zināju, ka vajag palikt uz laipas, kā superīgi. Smuki asarīši, forši. Visi kārtībā un galvenais rekur Guntis saka, te patās arī līdakas vecais stāv pie tiem asarīšiem. Labi strādā tālāk. Visi baigi forši. Vienīgais, kas ir baigi ilgā spēle sanāk. Man te ir 4 grami vai 3 pat grami. 3 grami. Džigalviņa uzliku virsū pirmīti. Vajag 5 uzlikšu 5 gramus. Ātrāk, ka tā spēlīta agresīvāk, asāka būs. Nu, te apakšā asars vienkārši nemaņā. Pirmais, kas man te ir ienāk. Labi, uzlikšu šito sākumā. Pastīsimies kā uz 5 gramiem. 5 grami čeburaškā. Gan jau ka arī viss notiks, līdās redzēs. Tas ir no ošelūra māneklīts. Ošelūra māneklītis. Viņam pat astīti, kur noplīsusi mani, bet tas nekas ātrumu nemaina. Redzēs, kā viņš nostrādās. Uzliks virsū. Magic, krāsa Magics. Baigi. Čaļi, es esmu tik priecīgs un laimīgs, ka es esmu beidzot asarīšus varu pārsapēt visu dienu tās līdakas, kuras īsti tā kā ņēma, tā kā neņēma. Jāpamēģina ir uzlikt pavadas sistēmu. Uzlikšu pavadas sistēmu. Izskatās, ka man viena šeit ir sagatavota. To es arī paņemšu. Uzreiz piekabināšu klāt un aiziet jūriņā. Neku man te tāda jau ir. Tikai vajag piekabināt. Interesanti. Viņi ņem zem pašas laivas. Nu, kas viņiem tur tāds ir? Kāpēc viņi tā ņem zem pašas laivas? Smuks. Nu, ziemā šitādus te usmā. Un šitādus. Nu, es būtu laimīgākais cilvēks pasaulē, ja es varētu šitādus te ziemā paskaldīt. Paik skaisti. Nu, ko metu jau vēl iekšā? Pašam īsti nepārāk patīk pavadas sistēma. Jo nav tā čutene, zini, kā tik ir uzreiz klak un viss un virsū uzsēžās un gatavs. Un tas man īsti tā nepārāk tajā visā patīk. Bet nevar noliegt pavadas sistēmas efektivitāti. Pavadas sistēmas efektivitāte ir ļoti liela. Un tā kā tas strādā ļoti, ļoti labi. Jā, nu pamēģināšu, jo ir tā čutene, ka tā zivtiņa skrien pakaļ, bet viņi īsti negrib uzsēsties virsū.
Viņi tirina, bet tie ir mazi asarīši. Katrā ziņā ļoti daudz copes ir, bet ļoti sīki un mazi asarīši. Reku pamēģināšu tagad šitādu te Zanderbait māneklīti uzlikt virsū. Šitas viņiem skaitās terminators, jo viņu var samazināt to asti. To uzreiz arī var izdarīt. Noplēš nost lieko. Viņi pirmkārt var uztaisīt īsāku, no lielākas attaisīt pa mazāku. Un tu iegūsti drusku šaurāku, drusku smalkāku to mānekli. Nu, pamēģināšu šito violēto uzlikt. Violēto, kas tas ir rozā, violēts, nezinu kā tā krāsa īsti ir. Nu, šitā, mēģinu. Kaut kas labs paņēma. Es nezinu, kas labs paņēma, bet kaut kas labs. Asars, šitas jau ir. Šitas ir asars, klausies. Šito jau negribās tādā taisnā kārtā celt ārā. Tas ir asarītis, jā. Nu, šitas ir kaut kāds 27-28 centimetri točna. Toču. Nu ko, ar to arī sevi apsveicu. Šitas ir labs, klausies. Pasties, rekur to terminatoru Zanderbaita paņēma. Var nopirkt šos mānekļus Zanderbaits ar kodu puksts zanderbait.lv mājaslapā. Nu, tā kā iegādājies ne tikai asaru mānekļus, bet arī noteikti var iegādāties zandartu mānekļus, kurus var izmantot arī līdekām. Epizodē redzēju, ka es arī noķēru uz šī mazā zaļā Zanderbaita mānekļa arī vienu līdeku. Tā kā te viss notiekās. Nu, ko skaistulīti? Jūs dzirdējat, kā es viņu nobučoju, ja? Čau. Vienkārši super. Šitas bija labs gājiens. Es esmu uzlicis nepareizā vietā šito te cilpiņu virsū čeburaškai. Tagad metu iekšā, nu sanāca stiprāks metiens, plarkšu un aizlidoja. 10 gramīgais Wolframs vienkārši pa brutālu aizlidoja. Jāpaskatās, vai man te vēl ir kāds no Wolframiem 10 gramīgajiem, jo man bija tā, ka it kā man liekas, ka man bija, bet nebija pašas, vairāk arī pašu Wolframu nav. Ok, uzlikšu tad 8 gramus. Reku kaut kāds sviniņš man ir. Uzlikšu šito. Būs arī labs. Tā, šito te ķepiņu gan man pazaudēt nevajag, jo tā ķepiņa man noderēs. Jo tās ķepiņas man pazudušas ir. Man liekas, man Wolframi ir. Vēl kārbiņa atsevišķi, bet ķepiņu nav. Tā ir notiek. Bet šitas ir labs. Bet kas zina, man vienkārši notika tā, ka man aizcirtās sardziņš ciet vai kaut kas tur norāvās. Un tāpēc man arī nekas tur nesanāca ar to metienu. Varbūt tās, ja man nebūtu tā čeburaška aizlidojusi, tad būtu es visu sistēmu aprāvis. Arī tā var būt. Man jau aukliņa ir plāna, un līdz ar ko tad viss arī var aizlidot. Labi, šito saštelēju met atkal iekšā. Asarīši visu laiku skrien pakaļ. Tu velc, pilnīgi redzi, kā viņi skrien pakaļ. Bet viņi īsti kaut kā baigi neņem. Nezinu, kāds ir iemesls. Varbūt tās vakars ir vai kas. Galvenais, viņi uzskrien līdz pašam līdz pašai ūdens augšai. Un pēc tam skatās, tu viņiem tur rausti. Bet labi, šitādi asarīši pieskrien. Bet jebkurā gadījumā pieskrien, bet īsti negrib ņemt. Pabraukšu atpakaļ nedaudz. Nostāšos tur un pamēģināšu vēl. Rekur, te jau patās vien ir, šitā ir grāveru laipa, ja, un tepat jau es jau esmu, un te priekšā tā bedra ir. Viss tepat arī notiek. Vienīgais, kas ir jānostājās, varbūt tās drusciņi tuvāk niedru malai, gar to bedras malu. Skants viņi stāv un irsu, bet tikai jāpamaina lokācijas. Redz, ar to ēnkuru jau tā ir. Ja būtu jau man tā kā viņiem, kā elektromotors, tā jau ātri, tur, tu šurpu, vai ne? Bet kamēr tu izcel, kamēr tu pārcel, kamēr tu dzinēji ieslēdz, viss prasa laiku. Es domāju, ka šodien arī palikšu, pamēģināšu uz dziļumu pamest iekšā. Nu ko? Ej uzmaz briesmonīti atpakaļ savā stihijā. Kāds tu skaists, ārprāts. Es esmu autā. Ir vēl viens smuks, labs. Šitas ir labs. Ja tas vispār ir asars, tad šitas ir arī ļoti labs asars. Ļoti labs asars. Es pilnīgi, ja tas nav zandarts kaut kāds. Nē, tas ir asars. Ai, tu skaties.
nelieši tādi. Viņi ir nelieši, ka man lika visu dienu mocīties tajā laivā un ķert tās līdegas. Tu paskaties, kas tas ir pa asari. Tu pasties, kas tas ir pa asari. Kliedz vai bļauj. Nu, baigais. Nu, tas arī tāds 30. Jā, skaties, viņš vēl nav iznārstojis. Šitas vēl ir lielais, smukais. Jā, Mārcis ar piepeldējis ar gunti klāt man, lai norubītu mani. Pasties, vēl viens smuks ašukiņš. Nu, šitie tādi smukie ziemas asarīši, šitas tāds 21 nieciņš, 20 ar pusi kaut kur varētu, bet tāpat tās forši. Cik skaisti, žēl, ka tas vakars tik tuvu ir. Un jābrauc mājās būs, bet neko darīt. Vismazām, zini, kā labāk drusciņi ka pa maz, nekā ir drusciņi pa daudz. Ja būs druscītiņi pa daudz, nu tad negribēsies vairāk. Bet ja ir druscītiņi pa maz, tad vēl gribēsies atgriezties, vai ne? Nu, es domāju, ka tā ir. Un tas ļoti labi, ka tā ir. Žēl, ka man nav līdzi trauka, zin kā, kur tos asarīšus salikt. Nu tā, tīri prieka pēc, zini, salikt iekšā, pēc tam paskatīties, kas tur ir un kas tur nav, cik daudz sanācis ir. Mīļi, dzīvo. Audz un vairojies. Es jau te vairs nerādu nemazām. Cik daudz kūres, ko te esmu saķēris, var sakot, nu, ir bišķītiņi. Nu, ko es te katru mazu asarīti vai nerādīšu. Drusciņ jau to, ko tad es te vairāk mazo asarīti rādīšu. Nu jā, nu tā kā es visus mazos asarīšus nerādu. Es gribu pamēģināt vienu lietu, kas ir vēzītas. Bet vēzīši man kaut kā pa dzīvē nav aizgājuši. Nu, varbūt tās tagad varbūt kaut kas te pamainījies, būs pamēģināšu vēzīti uzlikt. Viņi jāteic, ka es tiem vēzīšiem tā kā neticu, man viņiem nav dvaigā pārliecība, ko viņiem darīt. Bet pamēģināt es varētu, vai ne? Ko? Nu, mazos asarus skaidrs, ka te ir daudz. Varbūt tās kaut kas uz tā vēzīša, kaut kas lielāks paņem. Un izdodās viņu dabūt arī ārā. Uzlikšu reku šitādu te Zanderbait vēzīti. Viņš ir plakans, piekabināšu klāt. Nu jāpamētā. Un jau virzienā uz laipu tuvojas strauji vakars. Nu, vo. Šitas reāli tā iestiepa. Nu tā iestiepa. Es nezinu. Tādu stiepienu. Nu kā viņš man te visu sapiņķerēja tagad. Viss te man sapinās. Vai nu arī velkot, viņš vienkārši griežās. Nu, likās jau, nu tāds būs maktanais, pasties. Šitāds te asarīts, vai ne, apēda tādu te vēzīti. Nu ko, oi. Nu, noticēju arī Zanderbait vēzītim. Nu, vispār es saku, man tie vēzīši tā. Viņi man nevieš pārāk lielu uzticību, bet laikam tomēr viņi strādā. Nu, es domāju, uz šīs burvīgās nots. Tu pasties kāds mazulīts. 3 colis vai 2,43 colis, man liekas, šitais ir. Apēda. Nu, šeit viņi ēd. Šeit sanāk. Baigi interesanti. Es domāju, ka lieliska diena man sanākusi ir. Kempings grāveri, palikām pa nakti. usmafishing.lv. No laipas arī var copēt, starp citu, visi kārtībā. Mēs izbraucām visas dienas laikā, man liekas, no sākuma līdz beigām, no jahtu kluba līdz Usmas meķiem, man liekas, tas ir visā garumā tas ezers. Ar šādu te laiviņu to izdarīt visticamāk nevarēs. Ar lielo laivu to var izdarīt. Parunājot ar citiem, visi šodien kaut ko noķēra, vairāk, mazāk, bet noķēra. Tā kā Usmā zivis ir, man ir paturēta viena līdaka, kuru jāiet vēl jānotīra. Viss, tiekamies citā reizē, citā laikā. Tā.